Mēs bijām nometnē, atvērsim vārtus. Gribam pateikt lielu paldies, jo mums patika pilnīgi viss. Tā bija lieliski pārdomāta programma. Un visvairāk patika tas, ka mēs varējām iet gulēt, kad gribējām. Mums bija diskotēkas, un mēs dejojam uz tādiem paklājiem ar bultām. Tas bija ļoti forši. Interesanti bija tas, ka mēs spēlējam galda futbolu, neskatoties uz to, ka mums nebija īstās būvības. Mums bija tā kā aizvietotais maz ķirbītis vai kaut kas tāds. Tad mēs ar viņu spēlējām un mums katru dienu bija čempions. Čempions, viens čempions. Kas piedalījās nometnē? Tur piedalījās arī bērni no citām valstīm, kuri dzīvo Gruzīni, viena meitene no Sīrijas un 2 ķīnieši. Jā. Un Latvijas. Krievijas vēl viena. Kādā valodā jūs runājāt? Mēs runājām pārsvarā krieviski un latviski, jo daži latvieši nesaprot. Un vēl bija vakars, kur visas valstis par sevi kaut ko stāstīja. Tas bija visinteresantākais vakars, jo es uzzināju daudz par citām valstīm. Ko tu uzzināji, piemēram? Es zināju, ka Gruzijā ir pareizticīgi, ja es to nezinu. Un vēl es dzirdēju ķīniešu repu. Tas bija ļoti daudz. Vēl kas bija tāds, ko jūs atceraties? Ļoti daudz. Tur ļoti garšīgi ēdieni. Mēs arī gājām uz māla darbnīcu, kur mēs krāsojām. Tur arī bija tāds, ka tas zantis. Kas tad? Tur varēja Tā arī, jā. Kamēr puse no bērniem tu taisa no māla kaut ko, tad pārējie tu varēja izstrādēties. Tur, es nezinu kā. Vēl mums patika, ka mēs paši uzšuvām lēles un taisījām teātri. Super. Jā, un arī mums bija improvisācijas teātris, kad jau mums atnāca 2 cilvēki, kas arī bija interesanti. Jums patika? Jā, jo mēs viņam teicām vārdus un viņi izmantoja, viņi kā improvizēja visu un izmantoja vārdus, kurus mēs viņam teicām. Super. Jā, bija latviešu tautas dejas. Dejojāt? Jā, visi dejoja. Mēs katru dienu gājām ārā un braucām ar rampuļiņām, spēlējām spēles. Pasētas un Cik ilgi jūs bijāt? 5 dienas. Jums patika? Jā, ļoti. Labi, paldies jums. Paldies. Atā.